Labdien visiem! Mani sauc Viktors Grigorjevs. Esmu Info Latvijas tehniskais konsultants, un šodien mēs tātad esam sanākuši uz webināru, kas jauns programmatūrā Revit 2025. Tātad pastāstīšu jums par pēc manām domām galvenajām jauniem rīkiem, tātad kaut kādiem uzlabojumiem, kas ir jaunajā šajā Revit 2025 versijā. Uzreiz gribēju pateikt to, ka salīdzinoši ar citām versijām šajā varbūt nekādi milzīgi grandiozi uzlabojumi nav kaut kādi ieviesumi, bet ir tādi vairāk, tā kā vienkārši uzlabojumi jau kaut kādiem esošiem rīkiem, tad, lai padarītu darbu Revit programmatūrā ērtāku un ātrāk. Tātad sākumā pavisam tātad ātri par mums, par Info Latviju. Tātad esam viena no Info grupas. Tātad ir mums biroji gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan arī šeit mums Latvijā, Rīgā. Tātad nodarbojamies ar programmatūras licenču pārdošanu, ar apmācībām, konsultāciju sniegšanu, veidņu templēts izstrādi. Tātad mums ir arī izstrādāta tieši Revit templēti, jeb sagatave. Un tāpat arī nodarbojamies ar lāzerskanēšanas un 3D modelēšanas pakalpojumiem. Šeit ir galvenie pārstāvēti mūsu zīmoli. Un tad par apmācībām tātad mēs pasniedzam ne tikai grupu nodarbības, bet arī individuālās apmācības. Tāpat mēs arī uzņēmumiem pielāgojam apmācības un sniedzam arī tad programmatūras testa dienas, konsultācijas, seminārus un rīkojam tad arī webinārus. Pārslēgsimies tagad uz programmatūru. Tātad sāksim tad par Revit 2025 jaunumu. Tātad būs aptuveni 20 jaunumi. Pastāstīšu sākumā par zemes virsmas modelēšanas, jeb TopoSolid jaunumiem un uzlabojumiem, un tad parādīšu un pastāstīšu tad, kaut kādiem vispārīgiem uzlabojumiem un arī par kaut kādu konkrētu sadaļu, tātad, piemēram, arī par būvkonstrukciju modelēšanu, arhitektūras modelēšanu, tātad jaunumiem. Tad sāksim ar TopoSolid rīka, jeb zemes virsmas modelēšanas rīka uzlabojumiem. Tātad 2024. gada Revit versijā parādījās jauns zemes virsmas modelēšanas paņēmiens. TopoSolid aizstāja visiem iepriekš ierasto TopoSurface. Tātad tas bija ļoti labs jaunums, bet tomēr tas nāca kopā ar vienu negatīvu parādību. Vairs nebija rīks BuildingPad, ar kur bija iespējams veikt izgriezumus, jeb izrakums no zemes virsmas tādā veidā, veidojot būvbedres. Tagad ir parādies jauns rīks Excavate, kuru arī nodemonstrēšu, un tas mums atļauj šo darbību, tātad zemes virsmas kaut kādu izgriezumu, jeb izrakumu veikšanu, tātad palīdz mums to pilnveidot un veikt. Tātad redzam, ka mums šeit ir TopoSurface, tātad tā bija tā zemes virsma, kā mēs modelējam līdz pat 2024. versijai, tātad 23. ieskaitot, bet 24. un 25. versijā tad mums ir TopoSolid, kas ir zemes virsma ar kaut kādu biezumu. Šobrīd mums ir vienkārši virsma. Bet mēs varam iezīmēt šo TopoSurface, kas bija izveidota kaut kādā vecākā Revit versijā, un uzģenerēt šo te TopoSolid. Jānorāda ir tikai, kurā līmenī mēs viņu tātad ģenerēsim, un tips, ar kuru mēs veidosim šo zemes virsmu. Nospiedīšu OK. Un tagad mums šeit ir gan TopoSurface, gan TopoSolid. Šo te TopoSurface es šeit skatā paslēpšu, lai mums paliek tikai šis TopoSolid, kas ir zemes virsma ar jau šajā brīdī ar kaut kādu biezumu. Tātad izdarīšu pāris izmaiņas. Šeit mēs tātad tie, kas nodarbojas ar zemes virsmas modelēšanu, droši vien zina, ka mēs šeit uzspiežot uz Edit Type un pie Structure nospiežot Edit, mēs tātad varam mainīt slāņus, no kuriem sastāv šī zemes virsma. Un tad materiāli, tātad mēs varam samainīt un to biezu. Tātad samainīšu
šī te materiāla biezums 50, un šo mēs pataisīsim daudz biezāk, tātad 5000 mm. Nospiežam OK. Varam arī šeit pie grafikas sadaļā samainīt kontūra display, jeb cik kādos intervālos mēs gribam redzēt šīs te kontūra līnijas uz zemes virsmas. Samainīšu šo te intervālu arī nedaudz piekliģēšu, lai mums būtu vizuāli vairāk redzams tas, ko mēs te mainīsim. Tātad tagad jau mums tā zemes virsma izskatās lūk šādi te. Tas materiāls grēs, kas mums ir zālais šajā te shaded vizuālajā stilā, viņš radās tāds pelēks, bet ja mēs samainītu lūk uz textures, pēc tam jā, vai uz realistiku, tad mēs redzētu, kā tas izskatīsies, piemēram, tad, kad mēs veiksim kaut kādu renderēšanu. Tā kā viss tas mums ir kārtībā un tas viss sakārtots. Tātad, jā. Tad pirms mēs rādu šo te rīku Excavate, kas ir jaunais rīks, ar kuru mēs varam darboties, lai veiktu kaut kādus tātad ierakumus zemes virsmā. Es samodelēšu pāris sienas un arī grīdu. Tātad wall, jā, izvēlēšos kaut kādu sienas tipu. Jā, aizmirst pieminēt, ja kaut kādi jautājumi rodās webināra laikā, droši čatā rakstiet, čats man ir paralēli atvērts vaļā, un pacentīšos uz visiem jūsu jautājumiem tātad atbildēt. Samodelēt kaut kādas sienas, pēc tam, kurš mēs vienkārši tos apjomus izgriezīsim ārā, parādīšu, kā to izdarīt, un tad arī samodelēšu kaut kādu lūk grīdu uz grunts, piemēram, un augstums tai būs tātad piesaiste pirmais stāvs un -400 mm, un pieņemsim kaut kur šeit mēs varam tātad samodelēt šādu grīdus grunts. Parādās mums paziņojums, ka šis topo solid jeb zemes virsma un mūsu izveidotā šī grīda pārklājās, viss kārtībā, tas mums arī tagad būs nepieciešams. To mēs arī tūlīt visu sakārtosim. Jā, šim sienām samainīšu piesaistes, lai viņas arī būtu iekšā šajā te topo solidētajā zemes virsmā. Un tad tagad parādīšu, kā mēs varam veidot kaut kādas būvbedres un kā mēs varam veikt izgriezumus, ja mums ir samodelēts, piemēram, šādas te grīdas. Tātad, ja mēs iezīmējam šo te mūsu topo solid, tagad ir tāds lūk jauns rīks Excavate. Izvēlamies to un uzspiežam vienkārši uz šīs te izveidotās grīdas grunts. Un mums ir veikts izgriezums no šīs te zemes virsmas. Pagaidām varbūt mēs nekādas dižās izmaiņas neredzam, bet tiklīdz, ja mēs te samainam, piemēram, līmeni šeit te grīdai uz, piemēram, pamatu manā gadījumā, tad mēs redzam, ka, lūk, ir izgriezts šis te apjoms, šajā gadījumā tieši tāds taisnstūra formas, tad izgriezums, tāpēc, ka mums tā grīda ir taisnstūra formas, un viņš ir veikts šajā dziļumā, līdz kurienai mums tātad, kur mums ir norādīta šī te grīdus grunts. Tātad to mēs, tad šādā te veidā mēs varam pielietot šo te Excavate rīku, lai sakārtotu šo te mūsu zemes virsmu. Ja mēs tagad iezīmējam šo te zemes virsmu, un te pie properties patinam nedaudz uz leju, lūk, mēs te varam redzēt Total Excavation Volume, un plus vēl ir Individual Excavation Volume. Tātad, cik daudz šo te gruntu mums vajag norakt kopā, šeit ir šis te property, un, ja mēs te uzspiežam pie View, mums parādās papildus tabuliņa, un mēs redzam, cik katrs individuālais elements mums kādu šo te tilpumu no zemes virsmas mums tā kā liks norakt. Tātad mums ir šis te building pad, kas bija izveidots jau iepriekš, tas bija zem šīs ēkas apjomiem. No tātad mēs varam redzēt konkrēti, cik daudz zem vajadzēs norakt, lai to izveidotu. Un tad cik lielu ierakumus veidos šī te grīdus grunts.
Tātad ar kaut kādām sienām un vertikāliem elementiem mēs parasti darbojamies šādi, ka mēs modificēt cilnē izmantojam kādu geometriju, un tad no šīs zemes virsmas izgriežam lūk, šīs sienas, un tad varam paskatīties, ka lūk, tad arī šeit mums parādās abas šīs sienas, un cik konkrēti vajadzēs norakt zemi, lai tās mēs tur varētu tātad izveidot. Tātad, jā, tad tas building pad, kā es teicu, arī paliek mums šeit, ja nu kas, ja mēs esam iepriekšējās Revit versijās veidojuši, tātad, parādīšu, kā viņš izskatās. Ja mēs esam iepriekšējās Revit versijās modelējuši tādu zemes virsmu un izmantojuši šo te building pad rīku, kas bija pieejams līdz 2023. gada Revit versijai, tad viņš mums nekur nepazūd, šis te building pad, ja būvbedre, un mēs to varam turpināt izmantot arī šajās te jaunākajās versijās. Tātad par nākamo jaunumu. Mēs tagad varam vienkāršāk pieķerties arī punktiem toposolid modelēšanas laikā. Mēs varam tad, šobrīd pieķerties jebkuram punktam vai līnijai un atsaukties no tā, tūlīt parādīšu, kā mēs to varam pieliet. Iezīmējot toposolid un izvēloties rīku add point, jaunais rīks ir lūk šis te, snap XYZ, XYZ, tad mēs varam tātad pieķerties dažādiem šiem te punktiem, piemēram, jau gataviem kaut kādām sienām, lūk arī grīdai, kur mēs tikko samodelējam, tātad mēs varam izmantot šo te rīku, piemēram, ierakstīt šeit tātad atkāpju offset -200, un mēs izveidosim zemes virsmā jaunu punktu, kas būs -200 mm, tātad attālumā, ja 200 mm uz leju, no, piemēram, šī te punkta, kur mēs norādām. Lūk, mums ir jauns punkts mūsu zemes virsmā. Tātad, ja, piemēram, mums šeit vēl būtu kaut kādas papildus sienas, izveidošu šeit tā. Šeit vēl lūk papildus sienas. Piemēram, šādu te augstumu varam samainīt kaut kādu nedaudz tātad uz augšu. Lūk, tad mēs arī, piemēram, varam arī pielīdzināt ar kaut kādiem mūsu šiem te apjomiem šo te zemes virsmu, tādā veidā norādot, kur mums tur vajadzēs norakt un varbūt kaut kur zem vajadzēs tādu piebērt. Tātad add point, izvēlamies šo pašu snap XYZ, norādam, piemēram, kaut kādu šo te atkāpu nepieciešamības gadījumā, un pieķeroties lūk šiem punktiem, mēs tātad varam izveidot papildus punktus šīs te zemes virsmas. Un man liekas, šis ir tāds diezgan labs jaunums konkrēti tiem, kas darbojas ar šo te zemes virsmas modelēšanu. Tātad tas ir, tā ir otrā lieta. Tad nākamā ir, ka mēs tātad Revit 2024 versijā, kad mēs izvietojam saimes, jeb families uz izgrieztā šī te toposolid, saime tika izvietot nejauši. Tā kā neatpazina virsmas, kas ir izgrieztas no šīs te zemes virsmas, bet Revit 2025 uz virsmām balstītas saimes, jeb families, pareizi atpazīst, pareizi atpazīst šo te nogrieztā toposolid virsmas. Tas nozīmē, ka mēs varam izvietot kokus vai kaut kādus citus labiekārtojumu elementus izvietot tajos tātad zemes virsmas izgriezumus. Tad parādīšu, kā agrāk mēs vispār veidojam šos te izgriezumus no zemes virsmas. Tātad mēs pie komponenta izvēlamies model in place, norādījām šeit kategoriju, piemēram, toposolid šajā gadījumā. Piemēram, nocaucam, tad kā mēs vēlamies. Tas šobrīd nav tik būtiski. Un tad mēs veidojam šīs te tukšās formas, void extrusion šajā gadījumā. Piemēram, šeit kaut kādu izveidošu. 3D skatā mēs tad varam vienkāršāk sakārtot, piemēram, šo te augstumu. Piemēram, nedaudz zemāku. Un pēc tam mums ir
rīku cut, jāizgriež šī ģeometrija no šīs zemes virsmas, un mēs izgriežam šo tukšo formu. Un jā, tad tā jaunā lieta ir tāda, ka ja mēs tagad ievietojam, piemēram, Messing and Site cilnis kaut kādu site komponentu, kaut kādu, jā, labi iekārtojumu elementu, var redzēt, ka šis elements labi atpazīst šīs te virsmas, un, ja mēs, piemēram, gribam izlikt kaut ko tajā ierakumā, viņš izliksies diezgan precīzi. Ja pārbaudīsiet, kā tas izskatās vecākās versijās, tad šis te nestrādās tik labi kā šobrīd. Tad par šahtas atvērumu veidošanas tātad uz Topo Solid iepriekšējās versijās, ja mēs veidojam šahtu, piemēram, lūk, architecture shaft, ja viņi pieskārās šī te šahta šai te zemes virsmai, tad izgriezts tika viss šis te Topo Solid pilnā apjomā, tātad pilnā dziļumā, pat ja šahtas apakšējā šī te plātne atradās virs šī te Topo Solid apakšējās plātnes. Tagad tas viss ir sakārtots, un jaunajā versijā šahtas darbojās pareizi. Tiek izgriezts tikai šis te apjoms līdz šahtas apakšējai plaknei. Tātad parādīšu, kā tas mums izskatās. Mums tas viss strādā, tad izvēlamies šādu. Šeit mums ir lūk šī te šahta, pavalkot mēs te zemāk. Varam redzēt arī, šādā te veidā mēs arī varam izgriezt šos te apjomus. Un ja mums ir norādīts, ka šahtas apakšējā plakne mums ir lūk šeit, tad netiek izgriezt šī zemes virsma pilnā dziļumā. Bet šīm te šahtām esiet uzmanīgi, tādēļ, ja mēs paskatāmies pie šī te excavation volume on Topo Solid, mēs redzam, ka šie te elementi izgriež kaut kādu tādu daudzumu no šīs te zemes virsmas. Redzam, ka ir mums sienas, ir tas building pad, kas bija iepriekš izveidots, ir tā grīdas grūņas, tas ir mums šis te apjoms, un ir arī ierakums, kas ir lūk šeit, bet šahtas tātad neparādās, un nemaz šis te apjoms, ko mēs tikko izveidojam, tātad tas šeit nemaz neparādās, tādēļ esiet uzmanīgi un šos te izgriezumus labāk veidojiet vai nu ar to excavation, kā es iepriekš rādīju, vai arī ar model in place rīku. Tātad, tad tie ir jauni par šo. Tad ir vēl pāris lietas par šo te Topo Solid. Jaunajā versijā tātad ir nevēlas arī tāds jaunieviesums Topo Solid Smooth Shading. Tas nozīmē to, ka mums lūk šīs te šķautnes, kas mums ir uz zemes virsmas, viņas tiks tā kā nedaudz izlīdzinātas, nebūs vairs tik asas, un ieslēdzot lūk šo te, mēs varam redzēt, ka mums pazūdās tās asās šķautnes, un pēc tam vizualizējot šo zemes virsmu, tā izskatīsies acī pievilcīgāk. Tātad, ja kas, tad šo te rīku mēs arī varam izmantot. Tad pēdējie divi jaunumi par šo Topo Solid. Iezīmējot Topo Solid, parādās šis te rīks Simplify Topo Solid, un šis te rīks mums ļauj samazināt punktu skaitu, ar kuriem mēs definējam šo te zemes virsmu. Šis te var tikt izmantots, lai mēs nedaudz atvieglot mūsu šo te modeli, lai padarītu to netik smagu, kā teikt. Mēs varam, lūk, mēs redzam, ka mums ir, piemēram, 38 punkti, kas norāda šo te zemes virsmu, mēs varam izvēlēties, cik procentus punktu paturēt, un tad, lūk, parādās, ka mums paliks 19 punkti, var nospiest OK, un šādā veidā samazināt punktu skaitu, ar kuriem tiek definēta šī zemes virsma. Bet, protams, vairs šī zemes virsma nebūs tik precīzi, tādēļ šo varat izmantot varbūt tādos gadījumos tikai, ja jums šis modelis kļūst pavisam smags, un ja šī zemes virsmas ir tikai kaut kā atsaucei, un to nebūs jāizmanto varbūt tik detalizēti pēc tam vēlāk. Un tad pēdējā lieta par šo te Topo Solid, mēs tad varam veidot masas, un uz masu tātad nevertikālajām virsmām varam ģenerēt arī šīs te zemes virsmas. Tātad, ja mēs izveidam lūk in place mass, nosaukums varbūt šobrīd nav tik būtisks, ja mēs tātad izveidam kaut kādu masu, un tad izveidam to kā pilnu formu, varam tātad koriģēt
tātad visus šos te masas elementus, tātad gan, jā, gan kaut kādas konkrētās malas, plaknes, tātad arī šīs, te, piemēram, virsotnes varam koriģēt un veidot pilnīgi jebkādus šos te, jā, šīs tā kā formas. Un, jā, ar masām tātad mēs varam, jā, izveidot praktiski jebkādu formu. Un mums ir, lūk, šī te masa. Pārējām uz Messenger un Site cilni. Izvēlamies Top of Solid by Face. Izvēlamies šo te, piemēram, plakni, ja to virsmu. Create Top of Solid. Un mums ir, lūk, izveidot šī te zemes virsmu. Tad mēs varam izslēgt redzamību masai, atstāt tikai šo te zemes virsmu, un tad mēs šo te zemes virsmu varam izveidot arī, lūk, šādi te. Tā, tad par šo te zemes virsmas modelēšanu šis arī viss, tad pārējām pie nākamajām lietām. Nākamais jaunums ir, man liekas, viens no noderīgākajiem, kāds ir šajā te jaunajā versijā. Tātad iepriekšējās versijās mēs rasēm lapām nevarējām tā kā definēt vienādu numuru, tātad katrai rasēm lapai vajag būt ar savu numuru. Tagad ir iespējams izveidot jaunu lapu tā kā kolekciju, un tas ir līdzīgi kā, piemēram, organizācijas šis te parametrs. Bet šeit ir, jā, tad viena papildus funkcija, ka mēs beigās varam izveidot rasēm lapas ar vienu to pašu numuru. Piemēram, jūs un kāds jūsu kolēģis strādā pie viena tā paša projekta, bet jūs vēlaties, piemēram, lai katram būtu savs rasēnu komplekts ar dažādām anotācijām. Vai, piemēram, varētu būt kaut kāds cits scenārijs, ka, piemēram, projektam ir vairāk iesniegumu, jeb nodevumu, jūs vēlaties, lai būtu viens un tās pašas lapas, bet ar nedaudz atšķirīgu informāciju. Tātad mēs varam tad veidot šīs te rasēnu lapu kolekcijas. Šeit pie šīts. Uzspiežam labo pels taustiņu uz šī te šīts tad uz rasēnu lapām. Un, lūk, jaunais rīks ir New Sheet Collection. Izveidam tādā veidā, piemēram, divas šīs te kolekcijas. Tās varam tātad pārsaukt, piemēram, numur 1 un iesniegums numur 2 vai tos nosaukumus var vienmēr brīvi izvēlēties, nosaukt, kā jūs vien vēlaties. Un tad, piemēram, ja mums ir jumta plāns, lūk, šis te AR03 jumta plāns, mēs varam šo te rasēm lapu duplicēt. Un, lūk, mums ir divas rasēm lapas, tātad AR03 jumta plāns un AR03 iekaņās tad viens jumta plāns. Ja mēs šajā brīdī mēģinam pārsaukt šo te rasēm lapu par AR03, mums parādās, ka jau šis te rasēm lapas numurs tiek izmantots. Bet, ja mēs šo te AR03 jumta plāns iekaņās viens, piemēram, ievietojam rasēm lapas kolekcijā šajā te numur 1 un AR03 ievietojam otrā rasēm lapu kolekcijā. Un tagad pamēģinām izdarīt to pašu, ko iepriekš, rename, pārsaucam un, lūk, kā jūs varat redzēt, mums ir divas rasēm lapas ar identiskiem nosaukumiem, identiskiem tātad rasēm lapu numuriem. Vienīga atšķirība, jā, ka viņi ir katrs zem savas rasēm lapu kolekcijas. Tā kā tagad mēs tātad varam veidot rasēm lapas ar vienādiem šiem te numuriem. Arī šo te rasēm lapu kolekcijas parametru mēs tādu varam iekļaut specifikācijas tabulās. Tas nozīmē, ka varat izmantot arī šīs te kolekcijas, lai grupētu vai arī filtrētu specifikācijas. Tā, tad nākamā lieta. Tā, pasniegšu šo te. Tad nākamā lieta ir vairāk anotācijas objektu izlīdzināšana citam pret citu. Kad mēs sākam noformēt mūsu tātad rasējumus, mums, jā, tātad ir diezgan daudz, piemēram, šie te marķējumi, jeb tags. Tad mums ir iespējams vēl dažādi citi anotācijas objekti, piemēram, teksts. Tā, tas, piemēram, teksts šeit. Piemēram, mums tātad ir teksts. Un jo vairāk mums šie te anotācijas objekti ir, jo viņas, protams, sanāk grūtāk sakārtot.
Un, ja mēs vēl nejauši kaut ko pavalkam, aizvelkam ne tur, jā, kaut kā ir pakustinam, tad beigās, lai mums tas viss nebūtu tagad jākārto manuāli, mēs varam tagad šos te visus anotācijas objektus izlīdzināt citu pret citu. Tātad, paturot kontrolu taustiņu, iezīmējot visus šos anotācijas objektus, lūk, mums ir šie te jaunie rīki, multiple line. Tātad, kā jūs redzat, varam izlīdzināt tos pret augšējo, piemēram, tas lūk izskatītos šādi, kas šobrīd nav varbūt tas loģiskākais. Varam tātad gan vertikāli, gan horizontāli izlīdzināt. Piemēram, ja mēs gribam izlīdzināt, piemēram, pa kreisi, mums ir tikai viens šis te anotācijas objekts jānoliek pareizajā vietā, tad kreisajā pusē. Un šajā gadījumā izskatās, ka mēs pret šo te līdzināsim. Un tad uzspiežot lūk uz line elements left, visi pārējie anotācijas objekti tiks izlīdzināti pret to, kurš mums atrodas visvairāk pa kreisi. Tātad šis ir tāds, labs jaunums, kurš mums palīdz iekonomēt tātad manuālu darbu, tātad nevajag darīt un palīdz iekonomēt tātad laiku, lai mēs varētu vienkāršāk noformēt mūsu rasē. Tad nākamā lieta, nākamais jaunums ir par masīvu izveidi no 0 vai 1 elementa. Tad masīvs jeb rīks, tas mums ir šis te, tie, kas strādā Revitā, noteikti zina un izmanto šo te rīku. Tad tas jaunums ir tāds, ka Revit saimniecību familijas mēs tagad varam izveidot arī masīvus no 0 vai 1 elementu. Ja agrāk to bija izveidot ļoti sarežģīti, lai risinātu šo te problēmu, bija jāizmanto kaut kādas apgrūtinošas formulas vai kaut kāda cita apiešanas paņēmieni, tad jaunajām versijām mēs tad varam veidot šos te masīvus, jeb array, ar 0 vai 1 elementu. Tātad parādīšu pieditēju, kā mums tas izskatās. Ja lūk, mums tas masīvs ir lūk šie te krēsli. Ja mēs tagad varam, piemēram, samēt uz 2, 3, ja cik, tātad cik mums vajag, bet agrāk, ja mēs gribētu izvēlēties 1 vai 0, mums izliek paziņojums, ka tas nav iespējams, ka ir vajadzīgs būt šim skaitlim 2 vai lielākam, bet tagad tātad mums tas ir iespējams. Tad, kur mēs šo te veidojam, tātad edit family mēs uzspiežam, tad tas mums ir tātad parametrs, kur mēs varam tātad redzēt, piemēram, šeit, ja mēs iezīmējam to krēslu, mums ir parametrs tātad izveidot šim te masīvam, un to mēs redzam tātad pie parametriem mūsu family editorā, un šeit mēs arī to pašu varam samainīt, ja nu kas, bet tātad šī ir tāda jaunā funkcija. Kur tas nestrādā? Tas, diemžēl, nestrādā ar masīviem, kas ir izveidoti iekšā projektā. Tātad, ja mēs, piemēram, izveidošu kaut kādu masīvu no šiem krēsliem, ja veido masīvu tātad iekšā projektā, lūk, mums ir 6 šeit elementi, varam tātad mainīt tur, piemēram, 4, 2, bet tik līdz ierakstam 1, izmetās lūk šis te paziņojums, lai mēs ierakstam, tātad skaitu no 2 līdz 200. Tāpēc, tas strādā mums šobrīd tikai šajās te saimniecību familijas, to modelēšanā, un projektā, mēs to varam it kā samainīt, ja jums tas ir kā parametrs tātad pievienots, bet iekšā projektā veidotiem masīviem tas mums, diemžēl, nestrādā. Tad nākamais jaunums ir tāds, ka mēs varam veikt tātad rasam lapu eksportēšanu uz PDF, kamēr mēs strādājam pie modeļa. Tātad uzspiežam pie uz PDF. Mēs tad varam eksportu veikt tātad paralēli mūsu darbam. Tātad izvēloties, piemēram, šos skatus, kurus mēs gribam eksportēt, sakārtot visus šos ieskatījumus, un lūk šis te jaunais rīks exporting background, atzīmējot tekstīti šeit, un uzspiežot export, mēs tad varam turpināt strādāt pie mūsu modeļa, bet šeit ir lūk apakšā tā poga background processes, uzspiežot te virsū, mēs redzēsim, cik tālu mums ir šis te eksportēšanas process, cik mums tad viņš ir novirzies tālu, un viss tas mums notiek tātad paralēli mūsu darbam.
Tā, tad nākamā lieta ir par sienu modelēšanu. Modelējot tātad sienas modelēšanu, tātad sienas, jā, var, piemēram, šīs te pašas atstāšu. Tātad modelējot agrāk, piemēram, ja mums bija kaut kāda siena samodelēta, ja mēs modelējam šai sienai blakus kaut kādu citu sienu, piemēram, tas mums var būt kaut kāds siltinājums, apmetums vai kaut kas, ja mēs to nodalām kā atsevišķu sienas tipu, tad mums šīs sienas nesavienojas automātiski, un tagad ir jaunie divi rīki, auto join un auto join and lock. Tātad tagad ieslēgšu to auto join, modelēšu vienu sienu un modelējot blakus otru, funkcijas automātiski savienojās. Un, ja tagad izmanto auto join un lock, parādīšu to trešo variantu, mums arī viņas automātiski savienojās un plus vēl tiek saslēgtas kopā. Tātad, ja mēs, piemēram, ieliekam durvis šajās sienās, varam redzēt to, ka šeit mums šīs divas sienas nav savienotas kopā, šeit ir, un trešajā gadījumā arī uzreiz ir. Mēs to, protams, varam savienot tās sienas ar join geometriju, bet veicot modelēšanu, mēs varam uzreiz izvēlēties šo te rīku, tātad auto join vai auto join and lock, un tādā veidā pātrināt arī mūsu darbu. Tātad, jā, kas mums šeit notiek, ja mēs te kustinām šo te sienu, ja viņas nav savienojušās kopā. Šeit mums viņas ir savienojušās kopā, bet ja mēs vienu kustinām, mēs viņu arī varam aizbīdīt prom, ja mēs bīdam šo te sienu, arī varam pakustināt, bet mums ir vismaz automātiski viņas savienotas kopā. Bet, ja mēs viņus esam arī saslēguši kopā šīs sienas, tad kustinot vienu, mums līdz kustās arī otra, un tātad visi šie elementi mums kustās vienpokus. Tad vēl viens jauns rīks par sienu modelēšanu ir modelēšanas laikā, ka mēs varam mainīt sienu slāņu tā kā aptinums. Parādīšu, kā mums tas izskatās. Tā. Izveidosim. Piemēram, šāda te tipa divas sienas. Un tātad, jā, mums ir divas sienas, un, ja esat tātad darbojušies Revitā ar sienu modelēšanu, tātad arhitektūras modelēšanu, tad noteikti zināt, ka ir šie te divi parametri, wrapping at inserts un wrapping at ends, kas mums norāda to, vai mums, jā, tā kā sienas galos vai tajās vietās, inserts, piemēram, kur mēs liekam iekšā kaut kādus logus vai durvis, vai mums notiek kaut kādu šo te slāņu aptinumi, vai mēs viņus tā kā veidojam vai nē. Piemēram, šeit mums ir iestīts, ka wrapping at ends exterior, tādēļ arī mums lūk šie te slāņi ieskauj pārējos, bet tā jaunā lieta, ko mēs varam izdarīt, ir iezīmēt kaut kādu konkrētu sienas jebkuru sienas objektu. Mums lūk ir vienā pusē un otrā pusē šādas divas pogas, un mēs tad varam mainīt arī individuāli katrai sienai šos te iestatījumus. Tad nevis mainīt konkrēta tipa iestatījumus, bet individuāli katram tātad elementam. Tātad nemainot, jā, neko pie tīpa. Tātad varam vai no abos galos, piemēram, noņemt nost. Šeit ir konkrētai sienai vai šeit mēs, piemēram, gribam atstāt, bet šeit gribam atstāt bez šiem te aptinumiem, bet tas nestrādā, piemēram, ja mēs ieliekam durvis vai logu, šis te strādā tikai ar, strādā ar wrapping at ends, bet ar wrapping at inserts, kur mēs liekam logus vai durvis, šī te opcija, piemēram, ja tad viņi nav tad pieejami. Ja mēs samainam, piemēram, šādu te, nav pat būtiski, vai mums ir exterior vai interior, jebkurā gadījumā šis te rīks nestrādās. Mēs varam tad samainīt šeit, vai arī otrā pusē, bet tātad pie durvē loga ailēm mēs tātad to izdarīt nevaram. Tā, tad nākamā lieta ir par, nākamais jaunums tad par stikloto fasāžu stieņu un statņu un tad brīļu profiliem. Tagad mēs tos varam veidot no vairākām formām, tā kā ķēdēm.
Parādīšu, kā mums tas viss izskatās. Ja mēs te pie faila izveidojam, tad izvēlamies New Family un gribam veidot tātad jaunu New Profile maljiem. Tas, piemēram, mums varētu būt šīm te stiklotajām fasādēm. Šo te statņu rīģeļu profilu definēšanai. Un ar līnijām norādīsim šo te profilu. Piemēram, izveidot kaut kādu formu. Jā, pieņemsim šādu te. Šeit, piemēram, vēl kaut kāda šāda forma. Un iepriekšējās versijās mēs tad varētu atstāt šādu te, bet ko mēs tagad varam izdarīt jaunajā versijā? Mēs varam piezīmēt, piemēram, papildus vēl kaut kādas formas klāt. Un izmantojot tās projektā, tātad iestatot šo te jauno profilu, piemēram, kaut kādām konkrētām šīm te stiklotajām fasādēm, mums šie statņi un rīģeļi būs veidoti no visām šīm 3 formām. Agrāk mums to Revits neļautu, bet jaunajā versijā mēs to varam izdarīt. Tātad saglabāšu šo te profils. Saglabāšu šo te profile family, load into project and close. Un, ja mēs izveidojam kaut kādu stiklotu šo te sienu, tā, izveidosim, piemēram, šeit. Parādīšu, kā tas mums izskatās 3D skatā. Tātad mums ir tātad šī te stiklotā siena, un mums ir lūk šie te statņi un rīģeļi šai te stiklotai sienai. Tātad šobrīd mums tas profils, viņiem ir kaut kāds, lūk, taisnes stūrveida, bet mēs ienesuši mūsu projektā šo te tikko izveidot profils. Un to visu apstiprinot, lūk, ok. Varam arī, piemēram, samērnīt šiem te, lai būtu redzamāks. Un mums tagad ir, lūk, veidoti šie te elementi, tātad no 3 dažādām formām, tad no 3 lūk elementiem, tā kā mēs viņu nodefinējam, tā arī ir. Iepriekšējā Revit versijā mēs to mēģināt iepriekšējās citās, tātad mēs varētu izveidot pašu to profilu, bet tiklīdz mēs mēģinātu ielikt tātad kā profilu mūsu šeit projektā konkrētam šim te, piemēram, rīģeļu tipam, tad mums parādītos paziņojums, ka šis te profils sastāv no vairāk nekā vienas formas, un tādēļ šo te veikt nav iespējams. Tad nākamā lieta. Nākamā lieta ir par IFC eksportu. Tātad, uzspiedīšu tādu modify setup. Tātad, mēs tagad varam izmantot veidnes, lai pielāgot Revit kategoriju atlasi IFC eksportam. Tātad, šeit, kad mēs spiežam uz modify setup, mums lūk ir kategorija mapping, un te ir tā 3 punkti. Uzspiežot uz šim te virsū, mums atverās, lūk, šis te Manage IFC Export Mapping settings, un tas mums ļauj izveidot un saglabāt veidnes IFC eksportu. Tātad veidnes tiek pielāgotas, iestatot, lūk, IFC klasi un iepriekš definētu tipu katrai Revit kategorijai. Tad pielāgotos arī šos te veidņu iestījumus mēs varam eksportēt izmantošanai citos Revit modeļos. Lūk, varam veidot jaunas šīs sagatavas, importēt kaut kādas šīs te duplicēt, saglabāt. Tātad šo te mēs katram šim elementam varam lūk mainīt to kategoriju, tad klasi, un tad iestatīt kaut kādu pēc nopusēm, un arī lūk šo te tipu nepieciešamības gadījumā. Lai mums šis te nebūtu jākārto katru reizi, kad eksportējam IFC failus, vai ja mēs gribam noteikti vienmēr visu eksportēt pēc kaut kādiem vieniem un tiem pašiem lūk šiem te parametriem, tad mēs varam izveidot šīs te veidnes un ar tām tātad darboties.
Tā, tad nākamā lieta, kas varbūt varētu interesēt tiem, kas darbojas ar arhitektūras tātad, modelēšanu. Tad telpa perimetrs tagad iekļauj arī iekšējās kontūras. Parādīšu, kā mums tas strādā. Tātad, ja mēs samodelējam sienas, tās mums visdrīzāk jābūs iekšsienas, kad mēs definēsim tad kaut kādas telpas. Pieņemsim, ka šīs te būtu kaut kādas iekšsienas mūsu projektā. Un tiklīdz mēs te pie architecture definējam rūmu, nodefinējam, kur mums ir kaut kāda telpa, izvēlēties šo telpu, mums parādās perimetrs 17,200. Tad šīs ir divas vienādas telpas. Tātad perimetri šobrīd ir vienādi. Tātad, tad, ja mēs tagad pievienojam kaut kādu iekšējo kontūru, tātad kaut kādas citas sienas un objektus, tie tiks pieskaitīti perimetra vērtībai. Tātad, ja mēs te, piemēram, samodelējam vēl kaut kādas papildus šīs sienas un definējam, ka mums šī te ir mūsu telpa, tad varam redzēt, ka šai te telpai ir lielāks perimetrs nekā šai te pa kreisi, jo tiek skaitīts arī šīs te iekšējās kontūras, kas netika pieskaitītas agrāk iepriekšējās versijas. Tā kā šis tāds atjauninājums konkrēti darbojoties ar tātad telpu definēšanu un to parametru tātad apskatīšanu. Tad ir tātad vēl viens jaunums, ko es gribēju parādīt. Tātad, par schematiskas stiegrojuma locīšanas detalizācijas, tā kā anotācijas objekta izveidi, tad stiegrojuma rasējumos vai skatos. Tā, to parādīšu, ko es ar šo te domāju. Samodelēt kaut kādu, piemēram, šo te pārsegumu. Došu kaut vai šeit kaut kur blakus. Un pēc tam izveidošu griezumu, section, cauri šim te pārsegumam. Vēlēsim to tipu. Section. Un, ja mēs atveram šo te skatu, samainīšu arī mērogu pie reizes, kaut kādu mazāku un fine, tātad detalizācijas šis te līmenis. Tātad mums, šis te ir kaut kāds dzelzbetona pārsegums. Un tātad, ja mēs tagad gribētu ievietot kaut kādus tātad stiegrojumu, mums nav stiegrojums tātad dienas iekšā, izanalizēšu šo te Autodesk Family, ienesīsim iekšā kaut kādu stiegrojuma tipus. Tātad, tad to parādīšu, kas ir tā jaunā funkcija šim te. Structural rebar shapes. Izvēlēšos, piemēram, šo te. Un ievietošu šo te stiegrojumu, piemēram, šeit. Lūk, mums ir tātad pārsegums šis te dzelzbetona un iekšā ievietot tātad šī te viens stiegri, tātad un tas, tā jaunā lieta ir šeit anotēt cilnē pie rebar bending detail. Izvēlēšu šo te rīku. Agrāk mēs tātad varējām veidot, ja mēs gribam kaut kādu šo te detalizācijas, ja anotācijas tā kā objektu izveidot, mēs varējām viņam izveidot šādu te realistiku, tātad realistiskā lielumā tādu anotācijas objektu, tad šis mums ir kā vienkāršāk anotācijas tātad objekts, tā kā nedomājat, ka mums ir tagad divas stiegras samodelētas, šis vienkārši anotācijas objekts tātad strādā. Ja mēs te mainītu, piemēram, mērogu, var redzēt, ka šis anotācijas objekts paliek tādā pašā lielumā kā iepriekš, neatkarīgi no mēroga. Viņš paliek vienmēr tikpat tātad liels, cik ir šī konkrētā stiegra, kurai mēs šo te anotācijas objektu izveidojam. Bet tātad tas jaunais rīks ir šeit schematic.
Tad mēs varam izveidot arī lūk skematisku, tādu nelielu šo te papildus detalizācijas anotācijas objektu, kuru mēs tātad, jā, mēs mainām mērogu, viņš mainīs jā, arī savu lielumu, bet varam redzēt, jā, ka tas var arī būt tāds pavisam neliels, tātad šis te objekts, lai parādītu, kā mums notiek šīs stiegras locīšana. Un mēs te varam sakārtot, kas pie edit type vēl dažādus citus šos te parametrus. Varam, piemēram, pieslēgt šo te uplengths, redzēsim, jā, ka parādās tie paši, tās pašas, jā, tie paši skaļi, kas šeit. Varam, jā, koriģēt visus šos te pārējos iestatījumus, bet tātad šis ir tāds arī labs atjauninājums un tad labs tāds jaunums, kuru mēs varam izmantot konkrēti veidot kaut kādus stīgrojumu rasējumus, lai labāk detalizētu to, kas mums tātad ir samodelēts. Tad vēl pāris jaunumi, tātad pavisam neliels, bet varbūt kādam noder. Piemēram, es strādāju Revit programmatūrā, es esmu ļoti pieredzi pie tā, kā ir izkārtoti tātad šo te parametri properties šajā te logā, bet tagad mēs viņus arī, ja kas, varam kārtot alfabētiskā secībā, ja kādam tā ir ērtāk, un pretēji alfabētiskā secībā. Jā, tie varbūt, kas tikai tagad sāk izmantot Revit programmatūru, varbūt jums būtu ērtāk izmantot, pieņemsim, alfabētiskā secībā. Jā, tad varbūt vieglāk sameklēt šos te parametrus, bet tie, kas ir pieraduši, domāju, ka tad, jā, jau, jā, kas strādā jau ilgāk kā Revit programmatūrā, domājam, ka pieraduši pie tā, kā ir sakārtot šie te parametri un parasti atrodat visus šos te parametrus diezgan vienkārši. Tad pēdējās divas lietas, ko es gribēju parādīt vēl šeit Revitā, ja mēs atveram, tā, šis varbūt nav tik būtiski samainīt, jā, tad varam atvērt materiālu bibliotēku. Cerams, ka man neuzkārsies dators. Bet, jā, tad materiāla bibliotēkā mums ir divi pavisam nelieli uzlabojumi. Pirmais ir tāds, ka spiežot no viena materiāla uz citu, ilgi mums updateojās, atjaunās šis te materiāla realistiskais izskats. Bet tagad ir jauna funkcija pie materiāla appearance. Šīs te sadaļas to arī parādīšu. Tur uzspiežot uz tādas mazas bumbiņas, mēs varam samainīt šos renderēšanas ieskatījumus uz quick un tādā veidā iegūt šos te vizuālos, tātad vizuālo izskatu materiāliem ātrāk, tad pārbaudīt, kā mums izskatīsies. Tātad reāli projektā mēs varam pārbaudīt tātad ātrāk. Tā, gaidu vēl, kamēr atvērsies šī materiāla bibliotēka. Tātad, jā, to mēs varam samainīt. Tātad šeit render settings un ir lūk quick, draft quality un production quality. Tad tas quick ir tas jaunais, tātad šis te rīks, jo ja mums ir render settings, piemēram, uz draft quality vai production quality, tad lūk, bieži vien notiek tā, ka mēs spiežam uz vienā šī te materiāla uz cita un viņš diezgan ilgi updatējas, tīpaši, ja nav tas pats jaudīgākais dators, bet samainot uz quick, tas notiek daudz ātrāk, ja mēs te pārvietojamies no viena elementa, tātad no viena materiāla uz citu, vizuālamies jātad citu, tad mums šis te vizuāls izskats, jeb appearance, parādās daudz ātrāk. Un tad tā otra lieta, ko es teicu, ka mēs tagad varam turot nospiest kontrolu taustiņu, iezīmēt vairākus elementus un tos visus vai nu izdzēst vai pievienot pie favorites. Tātad šīs te sadaļas. Tā, un pēdējais jaunums, ko es gribētu Revitā parādīt, ir tieši par Revit home screen. Jā, varbūt kāds pamanīja, kad es redzēju, ka es pieslēdzu savu atvērso projektu, bet jā, ir jauns šis te home screens Revitā, kur mēs varam uzspiest šeit pie New Revit Home. Mēs varam vieglāk nofiltrēt mūsu šos te projektus vai kaut kā citādāk sakārtot. Jā, ērtāk tad atrast mūsu projektus, mēs izskam jau piespraust, kurus mēs vēlamies, un arī viegli piekļūt pie Autodesk Projects, kas ir tātad projekti, kas mums ir saglabāti Autodesk Docs platformā. Tā, tad tā,
pāriešu tagad uz šo te. Tā, tad vēl pāris jaunumu. Tātad ir vēl dažādi citi jaunumi, bet es vēl gribēju pieminēt, ka mēs te varam arī veidot parametrisku pārlaidumus tipiskiem, piemēram, stiegrojuma elementiem. Arī varam ar filtru palīdzību izcelt tātad maksimālo garumu pārsniedzošās stiegras. Tad mums šobrīd arī ir pieejama šī step file importēšanas un eksportēšanas iespēja. Vēl ir jaunums, ka mēs varam MEP modeļiem pārbaudīt šo te atbilstību, un ir dažādi vēl citi jaunumi, bet par tiem jūs varat izlasīt, tos apskatīt Autodesk mājaslapā. Tātad tas no manis arī šodien varētu būt viss. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi. Jā, labdien! Paldies par prezentāciju. Man bija jautājums, tāds jocīgs varbūt kaut kas ir pazudis, kas agrāk bija lietojams, un tagad vairs nav, kas bija noderīgs, vai varbūt tieši pazuda kaut kas tieši nevajadzīgs. Tāds jautājums. Nekas uz tā uzreiz prātā nenāk, kas ir tā kā noņemts nost, jo, piemēram, ja par to zemesvirsmas modelēšanu pagājušajā gadā pazuda tas building pad, tad šajā te gadā īsti nekas uzreiz man tā prātā nenāk. Vairāk, šī te, kā es minēju pašā sākumā, ka šī te Revit versija varbūt ne ar ko tādiem lieliem ieviesumiem vai izmaiņām tā kā, tad neizceļās, bet pārsvarā visi jau šīs te funkcijas ir pa lielam uzlabojumu kaut kādiem jau esošiem rīkiem. Jā, paldies. Varbūt vēl kādam kāds jautājums? Ja kas, tad droši uzdodiet jautājumus, bet tiem, kuriem nav jautājumu, tad paldies, ka šodien pieslēdzāties šim te mūsu rīkotiem webināram. Un, ja pēc kaut kāda laika rodās kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet man uz e-pastu, droši, tātad rakstiet uz šo e-pastu, ja, piemēram, tagad, nevarat kaut ko izdomāt, ko pajautāt, bet ja pēc tam kaut kas rodās, noteikti atbildēšu. Tā, jauni plugini, tas vairāk tad būtu nevis no Autodesk puses, bet ir dažādas jauni ieviesumi konkrēti no kaut kādiem citiem šo te pluginu ražotājiem, bet tā konkrēti Autodesk būtu kaut ko reklamējuši vai stāstījuši, kas jaunajā versijā būtu ir kaut kādi, par kaut kādiem jauniem pluginiem īsti nekas nav, bet, viņi cenšas tagad arī veidot arī kaut kādas sadarbības ar dažādiem šiem te pluginā tātad ražotājiem, izplatītājiem, bet jums stūģi kaut kas konkrēti interesē, kaut kāda konkrēta tēma, tad arī padodiet ziņu un par kaut kādu konkrētu pluginu, un tad arī var izstāstīt, kas man ir zināms par kaut kādiem citiem pluginiem, kas tiek Revitā izmantoti, un droši rakstiet un centīšos palīdzēt. Tā, Lelde raksta, ka iesaka paskatīties Roots pluginus. Ok, piefiksēšu. Tas, Lelde, es par tādu es nebiju vēl dzirdējis. Varbūt varat pastāstīt, ko tas plugins dara? Ļoti daudz iespējas. Ok, labi, paskatīšos. Varbūt tiešām kaut kas interesants un noderīgs. Tad, ja kas, tad droši kaut ko jautājat vēl, bet, ja jautājumu nav, tad varat rakstīt e-pastā, ja kaut kas pēkšņi uzrodās, un visiem tad jauku dienu. Es tātad vēl te būšu šajā te Zoom, tātad šeit ir tikšanās saitē, bet tiem, kam jautājumu nav, tad
Tiešām jā, liels paldies, un tad uz tikšanos citreiz.